Kā organisma attīrīšanas konsultants es darbojos jau 4 gadus. Man ir liela pieredze un liela bagāža ar savu bērnu un savu klientu rezultātiem, un es vēlos ar to arī padalīties. Vispirms jau sākšu ar mazākajiem, jo tiem šis attīrīšanās process ir vienkāršāks. Liekas, ko gan attīrīt bērniņu, viņš taču ir brīnišķīgs, tīrs un spīdīgs, nācis pasaulē, ko tad viņi tur tīrīt? Bet ļoti daudzi iedomājās, ka bērniņš jau mammas vēderā saņem ļoti lielu mantojumu no tā, cik tīrs ir mammas organisms. Tāpat arī dzimstot pa dzemdību ceļiem bērniņš saņem visādas baktērijas un ko tik vēl viņš nesaņem. Līdz ar to ne katra bērniņa organisms ir pavisam tīrs jau no dzimšanas. Bet standartā bērniem tiek izmantota antiparazdāra programma ar dabas vielām. Tā ir attīrīšana no parazītiem, jo, kā jau zinām, mūsu vidē ir šausmīgi daudz visās malās visādu parazītu, un arī, diemžēl, tie neiet secena arī bērniņiem. Pēc bērniem organisma attīrīšana ļoti vienkārši. Tā ir antiparazdāra programma, kā rezultātā bērniņam uzlabojas imūnsistēma un visi ir laimīgi, un mammas var uzelpot un neraizēties par sezonas slimošanām, biežajām un smagajām. Tāpat arī es varu padalīties tas ir arī manu klientu bērnu rezultāts, ka tagad jau ir pagājuši 2 mēneši no rudens sezonas sākuma, un es rakstu saviem klientiem, kuriem ir attīrīti bērniņi, kā mazie vai visi veseli, un viņi man raksta, jā, turamies, visi kārtībā, un es esmu tik laimīga par to. Tāpat arī maniem bērniem, man pašai 4 bērni, tāpat arī manējiem ir ļoti forši rezultāti. Protams, ka arī viņi neslimo tik bieži, un ja bišķiņi sanāk apaugstēties, tad tā slimošana ir ļoti viegla, vien tur 2-3 dieniņas un nav nekādas 2 nedēļas mājās. Vēl mēs savā ģimenē mazajam esam tikuši galā ar astmu, viņam nav vairs bronhiālā astma, nav jālieto astmas zāles un alerģiskas reakcijas. Ar to visu mēs esam ļoti veiksmīgi tikuši galā. Vēl tas, ko es vēlējos padalīties, kas man tiešām tāds ļoti silda sirdi, ka esmu bijusi klāt un palīdzējusi saviem klientiem, piemēram, tikt vaļā no antidepresantiem, kad ir veģetatīvā distonija, depresija, un kad cilvēks 3 gadus nonstopā lieto antidepresantus, tad pēc organisma attīrīšanas pakāpeniski solīti pa solītim manam klientam ir izdevies tikt vaļā no antidepresantiem. Tas ir vienkārši fantastiski. Cilvēks var atkal just īstās emocijas, un viņam nenāk panikas lēkmes. Starp citu, veģetatīvā distonija ir arī mans personīgais rezultāts. Man šo 4 gadu laikā, kopš es regulāri attīros, nav atgriezusies neviena panikas lēkme, un varu dzīvot mierā. Tāpat arī man bija kliente, kuram sākumā ļoti skeptiski skatījās uz šo organismu attīrīšanu. Viņa bija dzirdējusi kaut kur apkārt, ka vispār tāda lieta pastāv, bet brīdī, kad viņa nonāca slimnīcā, jo ārstējot vienu problēmu, ārsts izrakstīja medikamentus, kas bišķiņ piezina asinis, ārstējot citu problēmu, cits ārsts izrakstīja medikamentu, kas bišķiņ šķidrina asinis, un klientes vārdiem sakot, viņai vienkārši iekšā bija putra, un viņa nonāca slimnīcā. Tas bija iemesls, kāpēc viņa nonāca slimnīcā. Tāpēc viņa saprata, ka viņai šīs jautājums ir jāņem savās rokās, un viņa izgāja organisma attīrīšanu. Un pēc tās organisma attīrīšanas viņai samazinājās menopauzes simptomi, tāpat arī viņai, protams, bišķiņ nonāca svars, tas vienmēr ir kā papildus bonusiņš. Viņa jutās ļoti labāk, viņai bija mazāk stresa, viņa saka darbā, kad visi streso, es vienkārši sēžu un neko, tā kā nepieķerās tas stress tik ļoti, jo attīroties restartējās visas iekšējās sistēmas. Gremošanas sistēma, viss ir iztīrīts, viss darbojās kā vajag. Tāpat arī imūnsistēma, tāpēc, ka zarnu traktā veidojās visvairāk imūnšūnas. Cilvēki mazāk sāk slimot, kad ir tīrs zarnu trakts. Protams, arī nervu sistēma stabilāka paliek. Līdz ar to ļoti jūtami rezultāti kliente. Šī pati, par kuru tikko stāstīju, viņa arī ļoti pārdzīvoja pār saviem sirdsdarbības traucējumiem, viņai ļoti bieži bija pārsitieni. Bet uzsākot šo attīrīšanos, viņa jau jūta, ka paliek arvien mierīgāk, un tie pārsitieni paliek arvien mierīgāki līdz beigās, tā kā viņai nebija vispār šī problēma. Līdz ar to man ir ļoti liels prieks. Man ir vairāki rezultāti tieši menopauzes simptomu mazināšanu sievietēm, un vēl ir rezultāts no klientes par mikrobiomu sakārtošanu, jo viņa ļoti mocījās ar dažādiem gremošanas traucējumiem un izvērš organismu attīrīšanu, kad sakārtojas mikrobioms, arī cilvēks nejūt diskomfortu. Tā, kad tie ir tikai manas pieredzes rezultāti, un tie nav visi rezultāti. Rezultāti ir ļoti daudz. Pat ir arī maniem kolēģiem ļoti daudz rezultāti. Ja cilvēks tiešām ir nomocījies ar sliktu pašsajūtu, un viņš vairs nesaprot, viņam nekas nepalīdz, un cik var lietot ķīmiskus medikamentus, kas vienus simptomus vienkārši noņem, nevis izārstē cēloni, bet vienkārši noņem simptomus, bet tāpat laikā viņš sačakarē kaut ko citu organismā, cik ilgi tā var dzīvot, cilvēks jau saprot, ka tas nav normāli. Līdz ar to šī organisma attīrīšana ir ļoti, ļoti laba iespēja 2 reizes gadā to izdarīt, restartēt visas savas iekšējās sistēmas, tāpēc mums dzīvē tāpat ir par ko uztraukties.
Mums ir tāpat, ko ņemties, ko domāt, un ja cilvēkam ir veselība, viņam ir resursi organizēt visu to savu dzīvi. Sīkāk par organismu attīrīšanu rakstiet personīgi.